Sveiki, mani sauc Sanita, un šis ir mans radošais stūrītis. Rīt jau ir Ziemassvētki. Kā jūs jūtaties? Vai esat jau gatavas? Mēs jau šodien izcepām piparkūkas, lai rītā nebūtu tik daudz darbi virtuvē, jo vēl gaida pīrāgi un vakariņas, bet liela svinēšana tāda, es domāju, liels galds un tā tālāk mums nebūs. Mēs svinēsim trietā, un tad jau jābrauc būs pie radiem uz Aizputi, uz Jelgavu. Tur aizies vēl 2 dienas, un atpakaļ būsim tikai brīvdienās mājās. Lūk, tā kā tādi ir tie svētki. Šodien man mugurā ir pašu sadītais džemperītis no Drops Merino Extra Fine. Jā, Merino Extra Fine. Šāds te krāsns džemperīts. Adīju to laikā, kad biju dekrētā. Bet esmu vilkusi to ļoti maz, tāpēc saglabājies ļoti labi. Apraksta nosaukums arī Drops Design mājaslapā ir Rendez Vous. Ielikšu arī apraksta kastītē linku uz šo te aprakstu. Šodien pastāstīšu par saviem iesāktajiem darbiņiem. Tad viens no iesāktajiem darbiņiem, kas pašlaik ir uz adatām no novembra, ir Ibo the Polar Bear. Šāds te lācītis, kuru adu meitai. Un šeit ieteiktā dzija ir Double Sunday no Sandnes Garden, bet es izmantoju Drops Big Merino. Paskatīšos, vai man te ir etiķetīta. Labi, neredzu. Nav. Bet vienmēr sakot, abām šīm dzijām metrāža ir, ja ne tāda pati, tad ļoti, ļoti līdzīga, un tāpēc es kā alternatīvu izvēlējos Drops Big Merino dziju. Pašlaik nav nekas, ko daudz par šo te projektu pastāstīt, vienkārši tas tāds ir, un jāturpina vien adīt. Linku uz aprakstu arī atstāšu apakšā zem video apraksta kastītē. Vēl viens iesāktais projekts, kas ir uz adatām, šīs te manas saucamās septembra zeķes, par kurām es stāstīju pirmajā, man šķiet, ka tas bija pirmā epizoda šīm te vlogmām. Tad ar skaistu lapiņu rakstu. Apraksts ir no Drops Design, arī apraksta kastītē atstāšu linku. Tātad, kas mani samulsināja, tas valdziņu skaits. Ko es nolēmu darīt? Izārdīt, ko nedaudz, un adīt tā, kā ir norādīts aprakstā. Tad es jau iepriekš stāstīju, ka mani mulsināja tas, ka pēdas daļai man šķiet, ka ir vairāk valdziņu nekā tai augšējai daļai. Jo es esmu pieradusi, kad kā dalās uz pusēm, kad pusi valdziņa ir tai pēdas daļai, pusīte ir tai augšējai daļai, bet šoreiz aprakstā tā nav. Nolēmu tad izmēģināt to, kā ir norādīts aprakstā. Adu no Alizē Supervaž zeķu dzijas. Un tad trešais iesāktais lielais mans darbiņš ir jaka, par kuru es tā periodiski šeit arī esmu ieminējusies, bet neesmu līdz galam pastāstījusi, kas te tā īsti ir par jaku, un te tagad stāstu. Jaka stāv manis šūtajā projektu somā ar skaistu nošu motīvu audumu. Vasaraušu šo te projektu somu, tā ir tāda ietilpīga, un tur var glabāt lielu projektu. Tātad vienvārds sakot, biju domājusi paspēt uzadīt jaku līdz kāzām, tāpēc, kad kāzas bija 29. novembrī, zināju to, ka būs augsts. Sapratu arī to, ka šeit ir Liepāja, tuvu jūra, un ja arī mēs iziesim pie jūras, noteikti būs vējš, un jakai tik un tā pūstu cauri jebkurā gadījumā, un nav jau tā, ka viņa mani baigi pasargātu no tā augstuma. Tā bija ceturtdiena pirms kāzām, ceturtdien tātad es to sapratu, sestdien bija kāzas. Es vēl cerēju, ka es to piedurkni paspēšu vienā naktī uzadīt, un tad tur varēs izmazgāt, un viss būs kārtībā. Bet tad es vēlreiz izlasīju aprakstu un sapratu, ka es to pirmo piedurkni esmu ne tā uzadījusi.
Un tad līdz ar to es vienkārši to projektu noliku malā. Nav tā, ka es par to pārdzīvoju, jo man gribējās, lai šī diena man ir tāda bez stresa, un arī tās iepriekšējās dienas ir tādas bez stresa. Un ņemot vērā to, ka vīrs vēl tajā nedēļā saslima un bija ar temperatūru, un nākamajā nedēļā viņam bija jābūt veselam, es tā kā zināju, ka jebkurā gadījumā mums ārā nekāda fotosesija nesanāks. Tāpēc, kā bija, tā bija. Es tiešām par to jaku nepārdzīvoju, un viss ir kārtībā. Bet tad kopš novembra beigām neesmu jakai vēl pieķērusies, lai to pabeigtu uzadīt. Bet, vajadzētu uzadīt, lai ir miers, jo nekas daudz jau tur nav palicis. Tikai jāizārda tā pirmā piedurkne, lai varētu uzadīt arī pareizi to otru. Lai abas piedurknes būtu pareizi uzadītas. Vismaz man tā šķiet, ka tagad tās būs pareizi uzadītas. Labi, tātad atgādinu par dzijām. Ādu no Arveta dzijas, Filkolana Arveta, kas ir 80% supervašs merino dzija, merino vilna un 20% neilons. 50 gramos 210 metri, tā kā principā zeķu dzijas sastāvs un arī metrāža. Un klāt pirmo reizi izmantoju šo te mohēras dziju, Filkolana Tilija. 70% mohēra, 30% zīts, 25 gramos, 210 metri. Tātad, rumpis ir pabeigts, sašūts. Šādu konstrukciju arī adīju pirmo reizi. Tā, nezinu, vai kaut ko tā diži var saprast daudz, bet šeit tātad ir rokas iesiekšā. Tad ir tāda apkaklīte neliela, kur viņa ir šeit, kur. Jā. Un otra roka. Sāku adīt no apakšas, pēc tam sadalīju sanāk viena puse, mugurpuse un otra puse, un tad adīju tā kā atsevišķi katru daļu, un pēc tam tas bija jāsašuj kopā. Šeit tā kā viss bija kārtībā, nekādas problēmas tā rumpja daļa man nesagādāja. Un kas tad ir tām rokām? Parādīšu roku. Un varbūt pēc rokas sapratīsiet, pa kādu jaku es runāju. Tātad šī te ir tā mana pabeigtā roka, kuru es sapratu, ka nav pareizi. Tad šī ir Margarītas Grīslas jaka veidotā debesu pieskāriens no Radām žurnāla numur 2. Vienvārds sakot, es šeit pārāk bieži taisīju krustošanu. Un tad, kad es taisīju to pīņu krustošanu, man bija tāda sajūta, ka kaut kas nav riktīgi, tāpēc, ka baigi grūti ir izadīt nākamo rindu pēc tās krustošanas, jo tas adījums savelkās un uz tām 40 cm adatām ir pēc tam grūti to nākamo rindu izadīt. Pēc tam, tā kā pādi, tad jau viss tā kā atiet un viss ir kārtībā. Un tad, kad es sāku adīt otro roku, es sapratu, ka tā krustošana jau nemaz tik bieži nav jāveido. Tur ir vienreiz sakrusto, tad gabaliņu pādi labiski, tad atkal sakrusto un atkal gabaliņš labiski. Tā kā 4 pieņemsim tie motīvi, lai jūs varētu saprast. Un jākrusto ir vienu motīvu tā kā izlaižot. Bet tai pirmajai rokai es sakrustoju visas 4 reizes tā kā. Jā, tā kā vismaz es tā tagad sapratu, ka tā vajag darīt. Tad laikam tās pīnes arī veidosies tādas platākas, un tad tā roka arī veidosies nedaudz platāka nekā man viņa tagad ir, jo tagad viņa ir savilkta tajās pīnēs, bet vajadzētu būt nedaudz vaļīgākam, man tā šķiet. Vienvārds sakot, šo roku es vēl pagaidām neārdīšu, es uzadīšu to otru roku, kā man liekas tagad, kā ir pareizi. Un tad es skatīšos, kas tur tālāk
Bet katrā gadījumā vēl viena jauna roka būs jāuzved. Pirmajā vai otrajā variantā tad jau redzēs, bet vēl viena roka ir jādara. Jaku tātad es neuzadīju savu kāzu dienu, bet es gribu padalīties ar vienu tādu foršu projektu, ko es uzšuvu šai savai īpašajai dienai, un tas ir halāts. Ielikšu bildes, esmu tagad saņēmusi jau no fotosesijas bildes, mana draudzene fotografēja. Un, jā, tas halātiņš izstās ļoti skaisti. Tātad Liepājā ir Laumas fabrika, kurā ražo audumus. Un tātad Laumas, tā to rajonu arī sauc, tas ir Laumas rajons, un tur, kur ir šī fabrika, tur viens veikaliņš ir, kur pārdod sieviešu veļu. Tajā es jau esmu bijusi vairāk kārt, jo tur dažkārt var dabūt veļu par tādu ļoti patīkamu cenu. Un blakus durvīs ir audumu veikals, kurā es nekad nebiju bijusi, un tās durvis izstāsta, viņas vienmēr ir ciet, un tur nemaz nepateiks principā, ka tur ir kaut kāds veikals. Bet šovasar es tajā iegāju, tur ir tāda noliktava, ļoti daudz trikotāžas audumi, ļoti daudz mežģīnes, gumijas, viss kaut kas priekš apakšveļas, un es ieraudzīju baltā krāsā audumu. Un es sapratu, ka jā, man vajag šo te audumu, jo es jau pagājušo gadu nopirku Burdas žurnālu, un šajā numurā bija piegriezne gan halātam, gan arī pidžamai. Un tad es zināju jau, kad es gribu uzšūt šo te halātu, un es pēc tam aizbraucu un nopirku to audumu. Audums bija par vienkārši lielisku cenu. Viņš maksāja 3 eiro ar kapeikām kaut kādā, man šķiet, metrā. Es nopirku, man šķiet, 4 metrus, jo tur vairs nebija palicis diezko daudz. Es sākumā gribēju 3 metrus, bet es pēc pārdevēja sejas izteiksmes redzēju, ka viņi negrib man griezt tos 3 metrus, jo tad tur nekas nepaliek pāri. Es teicu, labi, es ņemšu visu. Un tad tagad halātu es esmu uzšuvusi, vēl kaut kad ir jāuzšuja pidžama. Un, jā, Pinterestā biju noskatījusies, ka skaisti izskatās šīs te pulkas. Un, ne pulkas, bet spalvas, pareizāk sakot. Un tad es noriskēju un no AliExpress pasūtīju šīs te spalvas. Vai no Temu, es vairs neatceros, bet katrā gadījumā vienā vai otrā. Sākumā paņēmu vienu krāsu, kas man šķita, ka viņa varētu atbilst šim te tonim, jo tas nav tāds sniegbalts, bet viņš ir tāds nedaudz tā kā krēmīgs. Un tad, kad tās spalvas atnāca, es sapratu, ka īsti nav, un tad es sūtīju vēl vienu krāsu. Un beigās labi vien bija, kad man ir pasūtītas tā kā 2 šīs te spalvas, jo mēs ar Edīti, pie kuras es eju uz šūšanas nodarbībām, beigās salikām abas 2 kopā, un tad tās spalvas izstāstā bagātīgāk un skaistāk. Lūk, tā kā jā, esmu ļoti priecīga par šo te halātu. Tas ir viens no tādiem šūšanas projektiem, kas priekš manīm ir tāds izdevies un kuru labprāt gribas uzvilkt. Lūk tā, lielos vilcienos tas arī viss. Paldies, ka skatījāties šīs te manas vlogmas, kuras iznāca neregulāri, ne tā kā gribējās. Un tā kā šodien teikšu jums atā, priecīgus svētkus, un tad jau tiksimies. Nezinu, vai gan vēl decembrī, vai jaunajā gadā, bet kaut kad jau noteikti tiksimies. Atā!